Sveiki, vērši, jūnijas klāt, skatāmies, kādas ir taro prognozes. Vērši būs mudīgi, vērši būs izlēmīgi, ātri un dinamiski, viņi būs ceļā, viņi būs kustībā, viņi būs izaugsmē, viņi būs tādā spiedzīgā priekā par to, ka viss notiek, viss attīstās, es esmu uz viļņa un es esmu tādā izaugsmē, es mācos, es gribu uzzināt, es gribu piedalīties, es braucu šurp un tur, tad ļoti liela kustība, kas vērša zīmē nav pārsvarā raksturīga. Tad saprotiet, ka šis mēnesis var būt daudz aktīvāks darbībās, kustībās, kas kopsumā ir labi, tikai mēģiniet to piemērot paši sev, cik daudz jums pašiem patīk šādas aktivitātes un darbības. Aktīvs, darbīgs, skaists un iedvesmojošs mēnesis. Skatīsimies, ja mēs skatām darba sadaļu, atsevišķi darbs, ko varētu nest. Redzi, tā izkustēšanās laikam būs ārpus darba laika, jo darba sadaļā mēs redzam vientuļnieku, un vientuļnieks ir tāds ļoti rūpīgs strādnieks. Tas atkal ir ļoti līdzīgi vēršas zīmē, raksturīgi, ka cītīgs darbs, ilgstoša iedziļināšanās, būšana procesā, būšana telpā, būšana ilgstoša studēšana, kaut kā pabeigšana, mēģināšana tikt pie mērķa, šajā mēnesī diezgan daudz jāpastrādā. Ja? Tātad jums, protams, jūs varat iedalīt savu diennakts laiku tā, kā jūs vēlaties. Jūnijas es pieļauju, ka būs absolūti skaists un saulains mēnesis. Vientuļnieks saka, var strādāt arī vakaros un naktīs. Viņš ieslēdz lampiņu un ļoti labi strādā vakaros. Tad, kad neviena nav, kad visi pārējie jau ir gājuši pie miera, tā kā ņemat vērā, tas nav tā, ka jums visu dienu jāsēž kabinetā ļoti, ļoti ilgi. Darbu var sadalīt tā, kā jums ir ērti. Privātā dzīve. Privātā dzīve. Jā, kaut kas par nakti visiem tas saistās. Privātā dzīvē rodas kaut kādas šaubas vai sarežģījumi. Var rasties šaubas vai sarežģījumi, un tādēļ mēs liekam taro kārtas, lai to zinātu un mēģinātu izmainīt. Ja? Tad šī ir bezmiega un murgu kārtas, un ja mēs iedomājamies, ka mans partneris rada manī nemieru, rada trauksmi, iespējams rada neapmierinātību vai mani rodas šaubas par kaut ko, tad labākais veids ir pamosties. Ja? Kad naktī ir murgi, ko jūs darat, labāk ir pamosties un saprast, tas bija tikai sapnis. Pamosties mēs varam ļoti vienkārši. Mēs varam izrunāt, mēs varam saprast, mēs varam noskaidrot, nevis uzpūsties, domāt savas sliktās domas kaut kādas, ja, un būt šausmās. Bieži vien izrunāšana, tā ir labākais veids, kā partnerību novest atkal tādā labā un mīlīgā gultnē. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē pašlaik attiecības, 9 zobenu kārtas gan nesola jaunu iepazīšanos. Tādēļ es teiktu, nelieciet pārāk lielas cerības uz tiem partneriem, kas parādās šajā mēnesī. Tomēr deviņnieki vienmēr ir karma, un tas nozīmē, ka palūkojiet uz to tādā filozofiskā jomā. Jūs paskatāties, kas tad atkal šeit ir šķērsām, ko tad es atkal esmu palaidis garām, vai pareizi sakot, uz kāda veca grābekļa atkal mēs šeit esam uzkāpuši. Ja? Tad tās reizes, kad mums varbūt, tas ir tikai mēnesis, ja kaut kas neizdodas, mēs izdarām secinājumus un ejam gluži vienkārši tālāk. Un kopīgs padoms vēršiem. Vienmēr iedomājiet par saviem mīļotajiem, par savām mājām, par saviem tuviniekiem, par savu dārzu un par savu komfortu. Un tas jūs vienmēr atkal aiznes atpakaļ tajā priekā, tajā resursā, jo šīs galu galā ir vēršu visvērtīgākās lietas. Tāds absolūti gan ātrs, gan lēns mēnesis, ja, tāds interesants, daudzkrāsains jāsaprot, un līdz ar to tad izbaudiet to no sirds.